Sveicināti, Silēja autoplacī. Pastāstīšu par mūsu jaunumiem, kas mums ir jauns un kas šobrīd atrodas autoplacī. Uz februāra beigām pārdošanā šī Tesla 2019. gada. Ļoti labā tehniskā vizuālā stāvoklī. Riktīga ģimenes mašīna. Jaudīga, ekonomiska. Protams, kuram patīk, kuram nepatīk. Man personīgi ļoti patīk. Es tā kā pats arī pārdomāju. Varbūt jāpārstāžu kaut ko šādu. Es teiktu ekoloģiskāku. Protams, būs pretinieki teiks, ka bateriju utilizēt vēl kaut kas, bet arī benzīna motori, dīzeļi jāutilizē. Bet moderns auto, moderni domājušiem cilvēkiem. Mersīts, kupēja, labs aparāts. Bet pavasara sezonā, es domāju, kādam jaunam vai jaunu domājušam cilvēkam, kā reiz šis skaistils varētu būt ļoti labs variants. BMW X3, klasika, crossovers, gaidu sapircēju 2.5 benzīna motoru, Ford Fiesta darba auto, 2 vietas, 1.6 dīzelīts, ļoti labs darba autiņš, 150,000 nobraukumu. Tad Opel Combo nesen parādījies pie mums, šim bija tikai 130,000 nobraukums. Perfektā virsbūvē, nav nekas te aprūsējis, sarūsējis, smuki un skaisti. BMW, šis BMW, jā, ir reģistrēts, jāuzliek numuriņus virsū, ir reģistrēt, tālāk ir tikai, kā saka, klients, ka ņems šo auto, mēs iziesim ar tehnisko apskati. Šis ir šobrīd, jā, mums gatavs atdošanai, kas vēlās šādu klasisku auto. Tiešām labs, pēc izbrauc šodien. Piekara vispārējais labs, ir virsbūve nav rūsējusi. Tā kā BMW fanātiem labs auto, 2.0 benzīns, brauc smuki, skaisti, klusi. Tālāk, jā, mums ir sprinterīts, šis lielais smukais sprinterīts, melni matēts, labs darba auto un automāts. Un kā kas ir neticam Mercedesam, šis nav sarūsējis, nav rūsas, ir viss kā vajag. Speciāli slēdzenīts, kas ir ar drošību, labām vasaras riepām. Mēs iezvēlam arī klāt jaunas pēckriepas tā virsū, smuks aparāts un automāts. Pilsēt vai kāds, kas negrib štepslēt, ļoti labs variants. Tālāk mums ir arī jaunums šīs nedēļas, kas ienāca iekšā Opel Combo. Vienkārši prasa darba zirgs. Šādi izstāsta arī no Holandas. Man bija 177,000 nobraukumu. Neliels nobraukums šim aparātam. 2 vietas. Vajag darba āģīti. Zvani, raksti, brauc ciemos. Šis Opel Combo 5-vietīgais smuks, zaļš, bez rūsas. No Beļģijas. Gaida savu pircēju. Mums ir apsniguši mašīnas. Tagad, es domāju, sāksies sezona, tad varēs jāsamazgā. Gaida savus klients Mini. Šis Dacīta. Šis auto, šim mēs dosim labāku cenu. Šim auto bija cena 5,000. Šobrīd es domāju, ka mēs varētu kaut kādi 3,900 eiro arī atdot. Smuks Citroens. Mercedes Vito 2013. gada. Labs auto ar mazu nobraukumu 170, liekas, vai 180,000 tikai. Opel Vivaro. Vēl viens Vivaro. Peugeot Boxerīts ar Renault Trafiks. Eksperts. Šis ir 130,000 nobraukumu. Šis busiņš Mercedes Vito. Labs 5-vietīgs. Tiešām sakarīgā stāvoklī. Man liekas, ka 230,000 nobraukums tikai bija. Renault Trafiks. Klasika. Latvijas tirgu. Šis tāds, man liekas, sakarīgs darbam. Un tik tāds pats kā tas iepriekšējais Trafiks. Bet šoreiz tikai Opel Vivaro izpildījumā. Tādā simpātiska zilā krāsā, neredzēta krāsa, stumši zils.
Ir sīki vizuāli defektiņi, bet tāds labu salonu, 2-3 dīzlīti, kas tiešām labs izdevies šim auto. Šāds auto mums ir. Un smagais mums ir darbās. Un mēs dzenam prom. Un Iveco. Klasika. Ir vairāk skatījušies, vairāk domā. Laikam, nevar, kā saka, īsti izdomāt kaut kas jauns Latvijai. Ļoti reti kaut ko tādu Latviju ieraudzīt, bet es domāju, ka tas, kas paņems, nenožēlos, ļoti universāls auto. Vilcējs būs. Nu, tā kaut kā par jaunumiem mums lasītī. Kaut ko vajag, brauc skaties, varam saformēt mēs līzingu sadarbībā ar kredītu grupu. Tā kā, ja interesē, sazinies ar mums, brauc ciemos, gaidām tevi.